Lai nebūtu strīdi, policists kungs, kādas man tiesības jums jāizskaidro, man jāparakstās? Tiesības? Jā. Tiesības jums ir iepazīstas ar protokolu. Tas nav tiesības, tas normāli, es tikko izdarīju, kādas man tiesības. Tu teiks... Iedod protokolu. Pagaidu, protokolu es teikt iepazīstos, es parakstu, jūs man iedavāt protokolu parakstīt. Tieši. Kādas man ir tiesības? Iepazīstas. Jums ir jāizskaidro man tiesības. Es izskaidrošu. Tā paskaidrojums pārkāpuma pants administratīvās atbildības tiesības un pienākumu saprotamā valodā izskaidrot. Lūdzu, izskaidrojiet man tiesības. Es izskaidrošu, iedod man protokolu. Nē, protokolu es tagad parakstu. Jūs man iedavāt parakstīt protokolu. Kādas man tiesības izskaidrojiet? Valsts īpašums, lūdzu, tad dod protokolu. Izskaidrojiet, lūdzu, man tiesības. Jūs viņas nezināt vienkārši, tāpēc nevarat izskaidrot. Un nevajag man filmēt. Es negribu, lai mani filmē. Kāpēc jūs negribat? Es negribu, lai jūs mani filmē. Jā, bet es gribu zināt, kādas man tiesības. Es negribu, lai jūs mani filmē. Bet man ir tiesības ar gadzinums, kurā teiks, ka jūs pildat dienas pienākumus. Man ir tiesības jūs filmēt, cik jūs slikti pildat dienas pienākumus. Es nepildu slikti. Jūs nevarat nosaukt man kādas tiesības. Es izstāstīju visu. Nē, jūs man neko nestāstiet. Izskaidrojiet, lūdzu, man tiesības. Es parakstoju protokolu. Tur ir rakstīts, ka mans paraksts ir par to, ka man izskaidros tiesības. Jūs man neizskaidrojat tiesības. Vienīgās tiesības, ko jūs zinat, un iepazīties protokolu. Bet es zinu, ka man ir arī citas tiesības. Tad jūs strādājat, es vēlāk noskaidrojuši. Nē, jūs nevajag komentēt pašu sevi. Es komentēju pats sevi. Labi. Nevajag pats sevi komentēt. Jā, labi. Mani, es klausos uzmanīgi, kādas man ir tiesības. Iepazīsties protokolu. Un tās visas manas tiesības? Es jums izskaidroju, kādas jums ir tiesības. Nē, jūs man neizskaidrojāt. Nevajag komentēt pats sevi. Jūs teikt pats uzdodat sev jautājumus, pats uz viņiem arī atbildi. Man ir nofilmēts no sākuma, lai nebūtu strīdu. Es zoreiz teicu, man nepatīk jūs man filmēt. Un nevajag man filmēt. Es negribu, lai mani filmē. Pildot dienas pienākumus. Bet pildot dienas pienākumus man ir tiesības filmēt. Bet kā? Nevajag filmēt mani. Nevajag pārkāpt pats likums, nevajag pārkāpt. Es nepārkāpu. Kuru likumu es pārkāpu? Nevajag filmēt mani tagad. Kuru likumu es pārkāpu? Iepazīsties ar protokolu un parakstīt viņu. Pagaidiet, bet jūs man neesat izskaidrojis tiesības. Es sen jau visus izskaidroju. Nē, jūs neizskaidrojat protokolu. Paņemat un izlasat elementāri. Paņemat un izlasat. Nē, es protokolu izlasīju, bet es gribu zināt, kādas man tiesības. Un atdodat lūdzu. Bet jūs man neesat jūsu īpašumu. Bet izskaidrojiet lūdzu man tiesības. Es jums izskaidroju sen jau. Jūs izskaidrojat, ka man tiesības izlasīt, bet man ir arī citas tiesības izskaidrot. Ar protokolu. Jā. Jāparaksta viņš, bet kā lai es viņu parakstu, jo te ir rakstīts, ka pie mana paraksta vietas ir izskaidrotas tiesības. Kā lai es parakstu, jo jūs man neesat izskaidrojis? Es jums izskaidroju visu. Ko nozīmē viss? Pagaidiet, ko jūs visi izskaidrojat? Es jums izskaidroju, kādas jums tiesības un kādu pienākumu. Nē, jūs neizskaidrojāt tiesības. Iepazīsties ar protokolu. Es iepazinos. Es iepazinos ar protokolu. Rakstiet paskaidrojumus baltas lapas, tad jūs iepazinies ar protokolu. Nē, es jau sāku rakstīt paskaidrojumu pirms es saņēmu protokolu. Kā jūs varat rakstīt paskaidrojumu pirms jūs esat... Nu, jūs taču pateicāt, ka jūs ejat rakstīt protokolu. Pagaidiet, Džerīkums, kā jūs varat rakstīt paskaidrojumu? Ļoti vienkārši. Neiepazīstos ar protokolu. Pagaidiet, labi, nevajag pagarināt. Nu kā pagarināt? Jūs sakat, ka jūs pildat dienas pienākumus, nu tad lūdzu pasakiet man, kādas ir manas tiesības? Es jums izskaidroju tiesības pienākumus. Jūs teikt atkal pats jūs neizskaidrojāt man nevienu tiesību un pienākumu, un es filmēju no sākuma. Izskaidrojiet lūdzu man tiesības. Ja jūs filmējat no sākuma, tad viss ir kārtībā. Jā, nav kārtībā. Jūs prasat parakstu par to, ka man ir izskaidrotas tiesības. Jūs man neesat izskaidrojis tiesības. Es gaidu, kad jūs izskaidrosiet tiesības. Es parakstīšos, tikko jūs man izskaidrosiet tiesības. Bet jūs esat iepazinies jau ar tiesībām pienākumiem. Es neesmu iepazinies, te nav rakstīts. Te ir rakstīts. Edgars Džeriņš vadīja Igaunijā reģistrētu transporta līdzekli un Nissan reģistrācijas numurs. Bet tur nav rakstīts manas tiesības. Fabulā rakstīts jūsu pārkāpums. Jā, bet te ir rakstīts pie paraksta. Tas nav nozīmes, ko zinu, bet man ir jāparakstās par to, ka jūs man esat izskaidrojis. Jūs neizskaidrojāt. Nu tā tad jūs neko nedzirdējat, ko es jums stāstu. Ja jūs neesat izskaidrojis. Es jums izskaidroju. Ne, jūs neko neizskaidrojāt. Es jums jau 5. reizi lūdzu, izskaidrojiet, nē, nu jūs jau vilciniet, izskaidrojiet tiesības. Nē, nu nevajag vilcināt. Nē, jūs vilciniet, es neko neesmu pārkāpis, es iegāju CZ datubāzē, reģistrējos, kad es ar šo mašīnu braukšu. Labi, tas, ko jūs uzrakstāt protokolu, arī jūsu subjektīvais viedoklis, tāpēc jūs uzrakstāt protokolu, es viņu pārakstīšu, tikai izskaidrojiet lūdzu manas tiesības. Ar protokolu.
un parakstat viņu. Vai, ja jūs nevēlaties parakstīt, Es vēlos parakstīt. veicat ierakstu Es protokolu. vēlos parakstīt, tikai pie Un tad parakstī ir parakstīt. rakstīts, ka man ir Tāpēc es izskaidrotas jums tagad tiesības. visu- Tāpēc, ka te ir rakstīts, kā es varu parakstīt, ka man ir izskaidrotas tiesības, jūs vēl neesat izskaidrojis. Es jums izskaidrošu. Protokols nav jūsu īpašums. Tas ir valsts Jā, īpašums. Jā, protokols. Tas ir nē, normatīvais akts. Un Es jums jums jāiepazīstās. protokols ir normatīvais akts. Nevis normatīvais akts, bet tas ir dokuments, oficiāls dokuments. Jā, es Un jums tad parakstīšu, jums atdošu. jāiepazīstās, un Jums tagad ir jādod. Tagad tas mana Es pieprasījums. tūlīt atdošu, Tagad, bet vai jūs parakstīsiet vai neparakstīsiet? es parakstu, es gribu parakstīt. Es uzreiz parakstīšu, uzreiz atdošu. Es nevilcinu, jūs vilcināt, lai... neparakstīsiet manām likumīgām prasībām, atdot dokumentu. Tad man ir jādod Tas- dokuments. Labi, Jums ir es atdodu, jāiepazīstās. nē, jo es iepazinos, es atdodu, bet Jā. es nevaru parakstīties, jo jūs man neizskaidrojat tiesības. Ko jūs konkrēti gribat zināt? Kādas ir manas tiesības? Viss. Kādas jums ir?